24. aprīlī reiz sākusies vasaras sezona. To ir ievadījusi šim gada laikam atbilstoša disciplīna vasaras autosprints, kuru vadošajiem bez sliku riepām neiztikt. Patiesi, vasaras sprintā riepu izvēlē ir liela nozīme, jo atļauts riņķot vien 3 apļus 2 piegājienos, un tik īsā distancē ar kļūdaini izvēlētām riepām neatspēlēsies. To robežos pierādīja cīņa, ieskaitē ar motoru tilpumu virs 2,5 litriem. Ātrākos apļu laikus uzstādīja ar mīkstām sacīšu riepām braucošais Aivars Ezeriņš, taču pirmajā aplī viņa sliki uzsila pārāk vēlu, tāpēc 3 apļu kopsumā viņš piekāpās Marekam Štolcermanim. Ezeriņš tad otrais, taču prieks ir. Domāju, ka patīkams sākums ir, lai varētu atļauties nākamajos posmos jau sākt riskēt. Tiesa, Štolcīts aizlaists garām. Šodien viņš nebija noķerams. Negāja uz riskēšanu, uzsildam riepas un tad lidojam. Skaidrs, tad pirmajā aplī, kamēr tā riepa uzsilst. Jā, mums ir riepa atšķirība. Ja nākamajā, 2., 3. aplī es jau aizēju garām, tad pirmais iespaidīgi vienkārši zaudēju. Marekam Štolcermanim uzvara. Nedomāju, ka būs tik labi šodien. Jo? Nebija treniņš? Treniņš bija it kā vakar, 10. vakarā, tikai mašīna no Liepājas atnāca pēc idejas. Tur vieglāk tehnisko iziet, to neizgājām. Bet riepu sastāvs bija cits, kuram vajag it kā plus 12, nevis plus 4 grādi, jā, bet bija ok. Atbildes triecienu gan neviens nespēja dot ieskaitē ar dzinēju tilpumu līdz 2,5 litriem. Būdams jau 2-kārtējs šīs ieskaitas čempions, Mareks Matvejevs demonstrēja sācenšiem neatveramu sniegumu. Katru braucienu viņš noslēdz ar 6 sekundžu pārsvaru par savā klasē otro, Normundu Orlovu, un 2 sekundes aplī ir ievērojams pārsvars. Vienu lietu sakārtoja mašīnā, kas bija pagājušajā gadu problēma – bloķis. Tas ir viens, otrs, nezinu, jāmin tikai. Mīca pietiekami klausies absolūtā vērtējumā gana augsta. Ja es uzliktu vēl pareizāks riepas, būtu absolūtais laiks, es domāju, jo šogad tā mašīna dara to, ko es gribu. Citādi bija parasti tā, ka tin un jēgas nav. Klasē ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem gan pērn labākā šogad nebūs. Ģirds Daugaviņš pievērsies autošosēji, tāpēc uzvaru te guva vicečempions Jānis Skuiņš. Bija gan jāpasvīst. Pārsteigumu pirmajā braucienā sagādāja arī Manta Firsta autobraucošais Andris Slišāns, finišējot kā labākais ar 1,5 sekundes pārsvaru par to brīdi otro Jānis Skuiņu. Pulveru viss izšāvi 2. braucienā. Pirmā braucienā es zaudēju Andrim, un 2. braucienā nekas cits neatlika, kā dot grīdā. Sanāk arī tā, viss tīri braucieni, abi divi. Pirmajā braucienā jau arī nekāda lielāka kļūda. Nebija nekādas, vienkārši otrā es centos drusciņi agresīvāk braukt, un, kā man tur cilvēki teica, kad ir sanācis. Censoņi pietiek arī kausa izcīņā ar ikdienišķām ielas riepām braucošajiem. Ielas riepu grupā ievies dalījumus pēc motora tilpuma, tad šādi ir radīta iespēja sacensties līdzvērtīgā konkurencē. Šajās papildu ieskaitēs labākie sekojoši – Jānis Strasdiņš, Mārtiņš Gūtmanis un Andrejs Švagris. Nākamie dueļi vasaras sprintā 29. maijā Rullītī.